šuvo, šuvo. Lībieši ticējuši, ka vispirms jāpamodina putni, lai sāktos pavasaris, un Francijas latviešu dziedātājai putnu saukšanas dziesmai patiesi atsaucās Parīzes parka putni. Šogad jau 3. gadu Parīzes bērnu folkloras kopa Guntiņas kopā ar Parīzes latviešu sestdienas skolu Garā pupa ieskandina lieldienas, dziedot dziesmas, sadancojoties, šūpojoties un ripinot olas. Lieldienas ir pagrieziena punkts saules ceļā, tādēļ bija piemeklētas dziesmas par sauli, bet koki tika pie skaistām lentītēm lībiešu karoga krāsās. Ja Francijā lieldienas tika ieskandinātas tautiskā garā ar kokļu mūziku, tad Dānijā tikko dibinātā latviešu skola Asniņš bija sarīkojusi kārtīgu lieldienu jāmpadraci, kur rotaļās piedalījās pats lieldienas aķis. Īpaši populāra bija olu krāsošanas darbnīca. Es nezinu, kas tas ir, kāpēc bērniem tik ļoti tas patīk. Nē, es zinu, jo tas pasties, kas tas ir par pārsteigumu. Tu nekad nezini, kas tur iznāks ārā pareizi. Tas ir vislabākais. Es gaidu lieldienas tikai dēļ šī momenta, pakot ārā olas. Jā, visi strīdās, kuram kura piederēja, jo visi grib tā smukāk. Tu esties, kāds, kur vēl raibākas oliņas? Vajadzēs pirmā, liet šo visu, pat ir kaut ko citu, tā ko grib, tā visu laiku. Superīgi sanākt un tādā kuplā barā kopā krāsot olas. Kas var būt labāks par šo? Kad krāsošana pabeigta, tad var ķerties pie olu ripināšanas. Visai kuplā pulkā ap 150 lieldienas tika iešūpotas Anglijā, Pīterboro, kur latviešu skola Pucītes akadēmija, piepalīdzot veselai rindai latviešu kopu, bija sagatavojusi jautru, pašu sacerētu muzikālu izrādi Sunīša Pifa lieldienas. Pucītes akadēmija ar īpaši gatavotām izrādēm lieldienas ieskandina jau kopš skoliņas dibināšanas 2012. gadā. Tikmēr Otrā pasaules malā Amerikas Savienotajās valstīs Ņujorkas latviešu skola lieldienas nosvinējusi ar plašu koncertu, kopīgu olu krāsošanu un izstādi, olu ripināšanu un, protams, šūpošanos. Ilze Kalve, Latviešu.com speciāli Latvijas televīzijai.